Uz kuriem mēs atbraucam? Nu. Uz manu rajonu. Tā ir imanta. Mēs atbraucam pie džekiem, kas uztaisīja servisu visu no jūras konteineriem. Paties šis. Pamata tam visam ir jūras konteineri. Labi, klausies. Tu saki, ka šeit nav uzlikts tas jumts. Kāpēc te nav uzlikts jumts? Kā viņš vispār turās? Viņš rekur uz šitiem, te redz tur augšā. Tās pašas metāla konstrukcijas, viņas ir uzliktas. Es domāju, ka tas ir vairāk tāpēc, lai ātrāk, tā dokumentācija ļoti laikam svarīga. Tie smagumi visi, es domāju tāpēc. Jo kāpēc? Tāpēc, ka baigi garš, tā kā baigais platums starp konteineriem ir, tāpēc tas ir izdarīts. Bet ja tev ir mazāks, es domāju, ka mierīgi, viņi jau rēķina tās slodzes noteikti tur kaut kādā veidā. Būvaldu un visu jau tā šeit jau nebūs, tad iedomājies, ja tas nebūtu tur, ja viss noteikti neļautu nemaz tev baigais garums. Un sanāk, ka jūs ievācāties iekšā, šeit jau bija šeit jau bija jau viss. Tu nezini to filozofiju, kā viņš to darīja? Viņš darīja, tāpēc, ka tas bija stilīgi vai tāpēc, ka tas bija izdevīgāk tajā brīdī? Es domāju, tāpēc, ka bija daudz konteineru. Pieejami, jā? Jā, un tas bija tā kā diezgan laba ideja, kā viņus izmantot, ja viņi tev daudz ir.